2, 1, ugun! Šādu pieredzi viņiem nav iespējams iegūt viņu mītnes zemēs, un es dzirdēju par pagājušā gada šādā mācībām, un tāpēc šogad es atbraucu personīgi aplūkot to, un ka mēs arī varēsim vērot šo zviedru specializēto tehniku, kā viņa darbojās, bet, protams, ka tā ir liela iespēja darboties kopā, dalīties ar zināšanām, un es domāju, šī ir tā spēja, kas attiecās uz atmīnēšanas, kurā mēs dalāmies, un ļoti daudzām valstīm esam kā skolotāji, kad mums ir arī šī atmīnēšanas skola, kurā mēs apmācām mūsu partnervalsts un arī mūsu NATO valsts sabiedrotos, kurā var iziet šo apmācību šajā jomā, un tas ir tas, kad arī ir šāda vietā reāli, kur arī dabā var tās zināšanas arī pielietot. Vienlaicīgi, protams, arī tas, ka mēs tomēr atbrīvojam šo teritoriju, attīram no bīstamiem priekšmetiem. Šīs mācības sākotnēji bija kā nesprāgušas munīcijas neutralizēšanas rotas mācības, bet viņas pārauga par starptautiskajām mācībām, jo ārvalstu karavīri izrādīja lielu interesi šajā teritorijā, tātad veikt munīcijas meklēšanu, protams, sastrādāt ar savas pārmeklēšanas procedūras. Šis te apvidus ir ļoti labi piemērots ārvalstu karavīru trenēšanai. Tad daudz ārvalstu karavīri beidzot tikko skolu, viņiem ir reāla pieredze, kā viņi reāli var atrast munīciju šeit instruktoriem nenoliekot viņu, nenoslēpjot tādā veidā. Šeit viņa guļ dabiski un ir iespēja strādāt tādā veidā. Neviens viņu šeit nav paslēpis. Tas viss ir dabiskā procesā noticis, tātad pēc sprādziena. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?